Un tagad nākamā tēma. Šajā jautājumā arī ir vairākas puses. Ir lauksaimnieks, ir mednieks, kurš var kaut ko darīt, ir valsts, kura nosaka limitu, un ir Eiropa, kas to visu uzrauga un māja pirkstu, ja kaut kas notiek ne tā. Tādēļ es par šo tēmu, lai vilks paēdis un aita dzīve, aicināšu Dmitriju Bortņikovu, kas ir biedrības Latvijas aita audzētāju asociācijas valdes priekšsēdētājs. Lūdzu. Labdien! Jā, vilks paēdis un aita dzīve, diemžēl tas tā nestrādā mūsu gadījumā. Tātad šodien runāsim par plēsēju ietekmi uz aitkopības nozari un arī mēģināsim saprast, kādi ir risinājumi šajā situācijā. Šo tēmu mēs esam cilājuši jau sen, un es domāju, ka aitkopi ir mēģinājuši sadzīvot ar vilku jau no pašas aitkopības sākuma. Arī mēs mēģinam sadzīvot, bet saprotam, ka tas bez valsts palīdzības un vispār sabiedrības iesaistīšanās tas ir salīdzinoši grūti. Nedaudz par tiem skaitļiem. Juris jau pieskārās, ka tas nogalināto skaits un ievainoto skaits un arī pazudušo skaits, to mēs ņemam tajā laika posmā, ka tiešām ir noticis uzbrukums, un mēs izvērtējam to ganāmpulka stāvokli un saprotam, ka tas ir tieši vilka radītais postījums, jo pēc postījuma daudz dzīvnieki ir pazuduši, nevar neatrast viņus, un tas visdrīzāk ir saistīts ar to, ka vai nu vilks ir ievilcis viņu mežā, vai no aita ir aizbēgusi un vairs nav atgriezniski atrodama. Tā kā arī to Juris jau var pieskārās par plēsumu un aitu skaitu dinamiku, mēs redzam, ka tie skaitļi korelē savā starpā, jo lielāks ir aitu uzbrukums aitām, jo vairāk samazinās arī aitu māšu skaits vispār Latvijā. Un, kā mēs varam arī saprast, tas nav tikai tā iemesla dēļ, ka ir noticis šis uzbrukums, tas ir tas iemesls, kāpēc daudzi aitkopi vispār atsakās no aitkopības nozares kā tāda. Tas ir baiļu ietekmē, vai arī tas ir vienkārši atsakās no tālākas saimniekošanas, un tāpēc notiek šis te aitu māšu samazinājums. Kādi ir tie ietekmējošie negatīvie faktori plēsumu dēļ? Mēs nevaram reāli paredzēt tos vilku uzbrukumus, un arī svarīga tā mūsu informācijas trūkums, jo mēs kā aitkopi īsti nezinām, kādā veidā mēs varam pasargāt aitas no vilku uzbrukumiem. Mēs varam un zinām, kā aitas pasargāt savās ganībās, kā viņas noturēt savās ganībās, bet mēs īsti nezinām un neprotam aitas pasargāt, lai vilks ienāktu mūsu ganībās. Kas ir vēl tāda milzīga problēma, un es domāju, ka tas arī vairāk ir runāt uz valdību, jo Eiropas Savienībā, visās gandrīz Eiropas Savienības valstīs ir gan prevencijas pasākumu atbalsts, gan arī kompensāciju sistēma. Diemžēl Latvijā tādas prevencijas tieši mērķēta prevencija nav, un tāpatās arī nav nekādu kompensācijas mehānismu, kad vilks ir nodarījis postījumu ganāmpulkā. Kāpēc mēs runājam par tiem skaitļiem un redzam, ka ir šo aitu māšu samazinājums katru gadu, jo tie ir aptuveni 500 dzīvnieki, kas tiek nokosti 22. gadā, un 23. gadā mums ir tikai līdz augustam, un līdz augustam 23. gadā bija 300 pāri dzīvnieki nogalināti. Un ko tas nozīmē? Tas ir aptuveni viens milzīgs ganāmpulks priekš Latvijas standartiem. Un rēķinot to, cik darba vietas zaudējumi, tas ir no 2 līdz 5 darba vietām zaudējumi tādēļ, ka vilks ir paviesojies pie aitām. Vēl viena problēma ir, ja kāds aitkopis aiziet, viņš aiziet projām ar savām zināšanām un ar savu infrastruktūru, bieži vien pārorientējas uz citām nozarēm. Parasti tā ir graudkopība, uzar laukus un aitkopība, kā mēs runājam iepriekš, ka bioloģiskā daudzveidība līdz ar to arī pazūd no mūsu Latvijas lauku vides.
Protams, arī jāsaprot, ka tas nav tikai ekonomiskais zaudējums, tas ir arī emocionālais zaudējums, un to ir tiešām grūti pārdzīvot. Kāds ar to ir saskāries, par to pat ir grūti runāt. Kāpēc ir vajadzīgs atbalsts prevencijai? Skaidri zināms, ka mēs varam uzbūvēt žogus, kas ir salīdzinoši lēti, lai nosargātu aitas ganāmpulkā, novietnē, bet mums ir ekonomiski neizdevīgi un neiespējami uzbūvēt tādus žogus, lai varētu nosargāt vilku, lai viņš neienāktu mūsu ganībās. Tāpēc tas ir salīdzinoši ļoti neizdevīgi. Vēlāk redzēšu un izstāstīšu to šobrīd, ja mums aptuveni izmaksā nosargāt 20 aitu mātes novietnē ganībās izmaksā 1000 eiro, lai mēs pasargātu vilku, tad tas aptuveni izmaksā, pasargāt aitas no vilkiem, tas aptuveni izmaksā 5000. Tā starpība ir milzīga. Ja mēs runājam. Tātad par prevenciju es vēl vēlāk runāšu, ka mēs runāsim par, šeit es jau stāstīju to, kad, kāpēc ir vajadzīgas un kur varētu tērēt prevencijai līdzekļus, tas ir pamatā, mēs esam domājuši, ka ļoti efektīvi ir sarksuņi, bet tie nemaksā lēti un bieži vien saimniecības nevar atļauties tieši apmācītus suņus arī iegādāties savās saimniecībās. Te var aptuveni apskatīties, kādas ir izmaksas uz žogiem. Vēlāk tas būs arī parādīts. Šeit mēs redzam, cik tad tā izmaksā. Ja mēs parastā sēta uz 1000 metriem, jūs redzat 750 eiro, un tā, lai pasargātu aitas no vilkiem, tie jau ir 4500 eiro. Milzīga starpība. Tātad, kas cieši no plēsumiem? Vilks uzbrūk visiem zīdītājiem, dažkārt arī tiek nokosti suņi. Tas, kad tā nav patiesība, ka vilks ienāk un izvēlās tikai kādu vājāko dzīvnieku, vilks ieies un ņems, kas viņam pirmajam būs par rokai. Protams, tad, kad notiek vilku apmācības un pieaugušie vilki iedzen mazos vilkus ganībās, tad tie postījumi ir vēl trakāki, tāpēc tad vienkārši aitas tiek plosītas un kostas tīri apmācību un vilku prieka dēļ. Tātad, protams, plēš jērus, pieaugušos dzīvniekus un aitumātes, vaislas teķus un kas ir vēl tāda trakākā lieta, kad varbūt par to netiek daudz runāts, bet tad, kad ir bijis šis uzbrukums, tad aita, kas ir bijusi stāvoklī, viņai embriji, kas ir viņa attīstījušies, iet bojā stresa un pārslodzes dēļ. Arī aitas, kas ir bijušas grūstnas, viņas paliek ālavas, un tuvākajā laikā viņas ir grūti arī aplicināt, tāpēc, ka ir milzīgs stress, ja viņas ir pārdzīvojuši šo vilku uzbrukumu. Tas ir, un pēc postījuma bieži vien ir tās aitas ir aizkostas, un to saimniekam redzēt un kaut kā šīs sekas likvidēt ir patiesībā emocionāli un ļoti grūti. Tāpēc tas nav tikai tas, ka vilks ir nokodis, aiznesis, bet tas ir arī skati, ir mežonīgi, briesmīgi redzēt. Un ja mēs runājam par aitu saimniecībām Latvijā, tās ir pamatā ģimenes saimniecībās, kurās ir kāds mīļš dzīvnieks nokosts un kurā ir gan doti vārdi, un varbūt bērni ar šo aitu ir spēlējuši, no rokas barojuši, un beigās viņi redz nežēlīgus skatus, ar ko jātiek galā ne tikai ekonomiski, bet arī emocionāli. Protams, kādi ir kad uzbruka vilks, kādi ir šie zaudējumi, tie ir pamatā noplēstie dzīvnieki, tie ir arī noslīkušie, pazudušie dzīvnieki, jo tad, kad arī vilks uzbrūk ganāmpulkam, aitas skrien, kur pagadās, viņas arī saplēš žogus, un tā iemesla dēļ arī infrastruktūra tiek bojāta. Protams, arī vetārsts tiek izsaukts tajā mirklī, kad mēs varbūt tās domājam, ka kādu mazāk sakosto dzīvnieku var arī vēl ārstēt, tāpēc tiek izsaukti vetārsti, lai pārbaudītu, bet
gan to seku likvidēšana, tas ir pamatā ļoti gan emocionāls, gan arī ekonomisks tāds stress uz visu saimniecību. Jā, kā es jau teicu, saplēstie žogi, ziemas barība, pāragara izēdināšana, jo tie dzīvnieki, kas ir pārdzīvojuši stresu un palikuši dzīvi, viņus arī vajadzētu izēdināt, labākos apstākļos turēti, un tas papildus rada ekonomiskos zaudējumus. Saimniecībā paliek tukšas vietas, protams, arī papildus darba vietas ir jāmeklē tajā situācijā, kad ir bijis uzbrukums. Tas liekas, tad ir mazāk dzīvnieku, arī mazāk cilvēku vajag iesaistīt, bet nē, tas ir, sākam domāt par to, kā mēs pasargāsim vai ganu meklējam, un tur aiziet no vienas problēmas otrā. Protams, arī zaudējumus rada arī tas, ka, kā jau es iepriekš teicu, ka daudzi saimnieki izbeidz aitkopības nozari kopumā. Runājot par kādas ir šīs saimniecības, ja lielās saimniecības kaut kā vēl ekonomiski spēja pārdzīvot šo uzbrukumu, tad mazās saimniecības, kurās ir 20, 30 lopiņi un uzbruk un nokoš 10, tad tas ir 50% zaudējumi un bieži vien atkopties nespēja, nevēlās, un tāpēc daudzas mazās un vidējās saimniecības pārtrauc aitkopības nozari kā tādu. Jā, šeit tie zaudējumi, kas ir uzbrukuma rezultātā, tie nav tikai šodien un tagad, bet tie arī nākotnē. Ja, piemēram, uzbruk un noplos teķi, kas ir 700 eiro vērtībā un pat vēl dārgāk, tad mēs esam plānojuši, ka teķis strādās 5-6 gadus, un tad uz tiem nākošajiem gadiem mums atkal ir jāiegādājas jauns vaislas dzīvnieks, un tā iemesla dēļ tie ir zaudējumi arī uz nākotni. Ja runājam par kompensācijām, tad mēs esam izrēķinājuši, ka ja 22. gadā ir bijuši aptuveni 500 noplēstas un sakostas un pazuduši dzīvnieki kopumā no vilku uzbrukumiem un vidējā tirgus vērtība ir 250 eiro, tad kompensācijās būtu bijis nepieciešams aptuveni 125,000 22. gadā. Visdrīzāk 23. gadā tie būs lielākas summas tā iemesla dēļ, kad izskatās, ka būs arī vairāk postojumu 23. gadā. Šeit var redzēt pa gadiem, kā izskatās šie postojumi. Mēs redzam, ka ar katru gadu uzbrukumu skaits pieaug un arī noplēsto dzīvnieku skaits arī pieaug. Šeit mēs izvilkām dažus novadus, kuros aitu skaits samazinājies diezgan drastiski, un kur te var redzēt, jā, kā mēs redzam, Smiltenes novadā ir 50%, no 19. gada līdz 23. gadam ir samazinājuši aitu māšu skaits. Tas nenozīmē, ka tur ir visvairāk uzbrukumu bijis, bet, piemēram, Cēsu novadā ir samazinājums 29%, un 22. gadā, 23. kas arī bijis Amatas novads, viņš šobrīd ir apvienots, tajā gadā bija otrā vieta uzbrukumu skaita daudzumā. Tā kā tātad to mēs arī redzam šeit, cik ir nogalinātas līdz augustam, 174 dzīvnieki un pazudušo skaits ir 71, ievainoto skaits 66. Par plēsumiem mēs arī varam teikt droši, ka tie dati nav pilnīgi, tāpēc, ka daudzi saimnieki izvēlās varbūt arī nemazām neziņot, jo tā birokrātija ir pārāk sarežģīta, nezin, kam zvanīt, kā risināt to problēmu, tāpēc daudzi vienkārši izvēlās vai norakt dzīvniekus vai vienkārši neziņo par to, ka ir bijis uzbrukums. Mēs ceram un mēs ļoti lūdzam, ka saimnieki ziņotu un pamazām tā sistēma arī tiek sakārtota, bet medību koordinācijas komisijas darbinieki, kuri tiek sazvanīti un aicināti, nevienmēr ierodas laikā, un citreiz tas prasa pat vairākas stundas un dienas, bet tāds mūsu aicinājums būtu, ka viņi apseko to uzbrukumu vietu vismaz 12 stundu laikā. Citreiz tas nenotiek vairāku dienu laikā, un patiesībā tie skati paliek ar katru dienu vien šausmīgāki. Šeit mēs redzam atkal to pazudušo un
un noplēsto dzīvnieku skaitu. Es domāju, ka pa gadiem saimnieki ir palikuši atbildīgāki, un viņi gan piesaka šos postījumus, gan arī tos dzīvniekus, kas ir patiesībā gājuši bojāt, ka tie, kas ir gājuši bojā, kas ir pazuduši, tie ir pazuduši dzīvnieki, jo bieži vien tas varētu būt saimniecībā dažādas iemesla dēļ, piemēram, nobeigušos dzīvnieku varbūt atzīmē kā pazudušo bojā, tāpēc tie skaitļi šeit par tie, kas ir pazuduši, šeit ir tie kopējie skaitļi, ne tie, kas ir bijuši pēc uzbrukumiem. Kāda varētu būt aitkopības nākotnē, turpinās vilku uzbrukums, tad mēs skaidri redzam pa gadiem, kad aitu māšu skaits samazinās, ja mēs neko nedarīsim, nebūs kaut kādi kompensāciju mehānismi un prevencijas mehānismi, tad noteikti samazināsies arī aitu skaits Latvijā. Daudzi speciālisti, kas ir profilējušies tieši uz aitkopību, arī aizies, un tāpēc tā zināšanas bāze arī samazināsies. Mēs tikko bijām Lietuvā uz vienu saimniecību, lielu saimniecību, kur 800 aitu mātes. Viņi teica, mēs Lietuvā nevaram stāstīt, ka mēs mākam aitas audzēt. To māk darīt Latvijā. Tā kā arī Baltijas valstis, Lietuva un Igaunija uz mums skatās kā uz piemēru audzēt kvalitatīvus vaislas dzīvniekus, un mēs ar to varam lepoties, bet, ja turpināsies uzbrukumi, var izzust gan Latvijā ģenētiskie resursi, tās ir tumšgalves, kas gan arī mēs saprotam, ka pieaugs aitu gaļas pašizmaksa, un te jau varbūt tas ir kā humors, ka aitas kļūs kā ekskluzīvs dzīvnieks mini zoo. Šeit mēs arī varam turpināt, kā tas ietekmēs, var izzust Eiropa atzītas apdraudētās šķirnes, tā ir Latvijas vietējā kaza un Latvijas vietējā tumšgalve aita. Tā kā par to mums arī ir jādomā. Protams, samazināsies zālāju, īpaši dabisko pļauju un bioloģisko vērtīgo zālāju hektāru skaits, ja samazināsies aitu māšu skaits. Un mēs saprotam, ja nebūs bioloģisko daudzveidības, nebūs bioloģisko zālāju, tad arī mainīsies Latvijā raksturīgā ainava. Vienkārši izzudīs vairāk no ganību vides, vienkārši nebūs ganību dzīvnieku. Jā, arī tas ir ļoti jāatzīmē, ka aitas ir tās, kas apkaro invazīvās sugas, un viņas labprāt arī ēd gan mūsu to populāro latvāņus, un ja viņas ganās latvāņos ar gadiem, latvāņi arī izzūd. Un, protams, šobrīd jau mēs cīnamies, ka vilna netiek pārstrādāta, bet vēl ir mums Latvijā, kas pārstrādā vilnu. Ja nebūs vietējās aitu vilnas, tad arī izzudīs šīs te pārstrādes uzņēmuma darbība. Mēs redzam, ka Eiropas komisijas politikā ir tāda direktīva, tas ir ieteikums, ka Latvija un visas Eiropas Savienības domā par to, kā varētu subsidēt lopkopības saimniecības pret to lielo plēsoju uzbrukumiem. Tā kā tas direktīvā ir, bet tas nav regulā. Protams, ja tā ir direktīva, tas ir ieteikums. Mēs labprāt gribētu, ka tas būtu kāda no regulām, ka mums izmaksā kompensācijas un palīdz arī ar preventīviem pasākumiem. Tā lai laiku netērētu. Protams, tagad arī zaļais kurs ir tik ļoti svarīgs, un mēs domājam, ka nākotnē aitas varētu būt tās, kas apgana buferjoslas un turpina apganīt tās bioloģisko vērtīgos zālājus. Tas ir ļoti svarīgi mums kopumā, un es domāju, ka tā sadarbība nākotnē ar graudkopiem, arī kur viņiem ir šīs buferjoslas jāveido, ka mēs varētu būt tie, kas piedāvājam viņiem vai noganīt, vai arī vienkārši viņi arī kaut kā uztur arī dzīvniekus savās saimniecībās, kas varētu būt ļoti, ļoti labs veids, kā mēs varētu saglabāt šos bioloģiski vērtīgos zālājus un vispār bioloģisko zālāju daudzveidību.
Tātad, kādas ir kaimiņu valstu pieredze? Mēs jau teicu, ka mēs esam vienīgā valsts, kurā nav tīri tieši konkrēti gan prevencija, gan prevencijai, gan arī šiem te kompensāciju mehānismus Latvijā nav, bet gan Lietuvā, gan Igaunijā nav. Es daudz nepieskaršos, kādas šīs te ir tās mehānismi, bet viņi ir. Dzīvnieki pēc plēsumiem tiek, principā viņu vērtība tiek nosekta un diezgan profesionāli arī strādā viņu dienesti, atbrauc, izvērtē, saprot, ka ir bijis vilku uzbrukums un arī tiek izmaksātas kompensācijas. Katrā valstī ir arī šie te atbalsts prevencijai, un katru gadu tiek piešķirti no 2,5 līdz 5,000 prevenciju pasākumu ieviešanai saimniecībās, un tādā veidā saimnieki var arī pasargāt savus ganāmpulkus no vilku uzbrukumiem. Latvijā šobrīd vienīgais iespējams veids, kā mēs varam ar valsts palīdzību, kaut gan tas nav valsts atbalsts, tas ir IMA. Tie ir IMA projekti, kuros mēs varam iesaistīties, lai saņemtu atbalstu prevencijai, bet diemžēl, mēs esam konkursa kārtībā, un ja mēs neesam uzvarējuši konkursā, mēs arī nesaņemam šos te pasākumu atbalstus. Jā, jau runāju, Lietuvā ir vienreizējs 5,000 eiro atbalsts stacionāro žogu būvniecībai. Tā kā ir, kaimiņu valstīs ir, un ne tikai kaimiņu valstīs, bet arī visā Eiropas Savienībā domā par to, kā palīdzēt aitkopiem pasargāt aitas no vilku uzbrukumiem. Kāpēc Latvijā šie preventīvie pasākumi nav efektīvi? Jāsaprot, ka mums nav nekādu pētījumu bijuši tieši Latvijas vidē, un mēs ļoti arī lūgtu, ka valsts meža dienests un atbildīgās institūcijas, gan arī Silava, ka viņi iesaistītos un palīdzētu mums izstrādāt šos tehniskos noteikumus, kādi tad būtu tie preventīvie pasākumi, lai mēs varētu pasargāt savus dzīvniekus. Mēs saprotam, ka tie ir ļoti dārgi, un visdrīzāk mēs kā aitkopi tos nevarēsim pavilkt, tāpēc ir vajadzīgs arī valsts iesaiste. Tātad mūsu vajadzības un piedāvātie risinājumi, es saprotu, ka šeit ne visi ir spējīgi mums palīdzēt, bet tā sabiedrības iesaiste kopumā ir ļoti, ļoti svarīga. Tā saprašana, ka sabiedrībai kopumā, ja mēs gribam pasargāt un neļaut nomedīt vilku vai vēl vairāk vilkus redzēt Latvijā, tad mēs saprotam, ka vajadzēs arī palīdzēt aitkopiem pasargāt savus ganāmpulkus no vilku uzbrukumiem. Un tāpēc tā mūsu aicinājums ir, ja tās ir kompensācijas, tās ir 100%, ja tā ir prevencija, tad vismaz nosekt to starpību no tā, kāds mums būtu jāsamaksā žoks, lai pasargātu aitas iziet uz citām ganībām. Mums vajadzētu to starpību sekt vai palīdzēt sekt, lai vilks neienāktu mūsu ganībās. Jā, šeit ir problēmas apgūt investīciju projektus. Tas ir saprotams par to, ka mēs esam aitkopis pēc plēsuma vispār nevar būt konkurētspējīgs, un mēs neesam vienlīdzīgā situācijā ar citiem lopkopiem un lauksaimniekiem, tāpēc, ka šī te punktēšanas sistēma, kāda ir, mēs ejam un cīnamies, ka tie ir IMA projekti, mēs ejam un cīnamies kopā ar visiem lauksaimniekiem vienlīdzīgi. Šeit tāds interesants slaids. Jūs redzat beigtas aitas uz lauka un dzīves aitas kūtī, kur viņām ir labāk un kur viņām vajadzētu būt. Tā kā paldies par uzmanību. Mēģināju saīsināt, cik vien varu. Es ceru, ka es iekļāvos. Paldies jums liels. Paldies par prezentāciju. Es saskatu vairākas problēmas, kas ir jārisina, bet tad, kad mēs publicējam un ar sociālos tīklos ir publicēta informācija par postījumiem, par nokostajām aitām un vilku uzbrukumiem, tad ir daļa sabiedrības, ko man brīžiem liekas, ka tas ir tāds
mērķēts zaļo troļu uzbrukumus, viņu galvenais arguments ir, ka pats saimnieks nav veicis visu vajadzīgo, lai tās aitas pasargātu un kāpēc laiž ārā un tā tālāk. Vēl viena problēma ir, ko es redzu, ir tas, ka neziņojo uz Eiropas fona, kur notiek postījumi, Latvijas postījumi ir izskatās absolūti minimāli. Tādēļ mans jautājums ir par to, kā jūsu asociācija strādā un izglīto jūsu biedrus, lauksaimniekus par tām iespējām, kādas ir tās prevencijas iespējas, un otrs ir tieši par to ziņošanu, jo limitu nosaka balstoties lielākoties uz ziņojumu skaitu. Tā kā jūs risināt šo problēmu? Mēs strādājam pie tā un informējam mūsu aitkopjus, lai viņi tomēr ziņo katru uzbrukumu un cenšamies iesaistīties tajā problēmu risināšanā. Tas, ka, jāsaka godīgi, mums nav jādomā par to, kā pasargāt mūsu aitas no vilku uzbrukumiem, jo, kā jau es teicu, ka tā starpības starp žogu, ko mēs būvējam, lai pasargātu savas aitas, lai viņas neizietu ārā, un lai pasargātu vilku, lai viņš neienāktu iekšā, tās ir milzīgas. Jo mēs domājam par to, lai aita neiet prom, nevis lai vilks neienāktu iekšā. Vilks vajadzētu būt tāds sabiedrības kopējā problēma, un to mēs Tā mēs arī uz to skatāmies, ka sabiedrībai vajadzētu iesaistīties. Līdz šim aitkopis ir maksājis par to, ka vilks ir dabā. Mēs labprāt gribam, lai viņi ir daudz, bet lai viņš paliek tur, kur viņam ir jābūt. Nevis mūsu ganībās. Vilkam nav jābūt mūsu ganībās. Aizsardzības mehānismi mums nav, ka mēs varētu iet un aizsargāties. Nomedīt mēs drīkstam tikai tos limitus. Un arī aitinieks nav par to, lai vilku izšautu. Mēs vienkārši ekonomiskā pamatojuma nav mums būvēt žogus, kas ir paredzēti, lai vilks neienāktu mūsu ganībās. Tās pamatprevencija mums ir izstrādāta un mēs to daram. Bet nav tā, ka mēs aitas izdzenam laukā un lūdzam Dievu, lai nekas nenotiktu. Paldies milzīgs!